Labdien! Mani sauc Raimonds, esmu BV Faktorītes sveču laboratorijas vadītājs. Un šodien es jums parādīšu, kā pagatavot sveci savai mīļotājai vai mīļotajam, izmantojot eko sojas vasku. Lai pagatavotu sveci, jums būs nepieciešams sojas vasks, katniņš, kurā to izkausēt, daktis, ēteriskās eļļas pēc jūsu izvēles. Šoreiz es būšu izvēlējies lavandas ēterisko eļļu, majorānas ēterisko eļļu un piparmētru ēterisko eļļu. Bet tās ir īpaši labas ar to, kad nomierina pēc nogurdinošanas dienas. Un es domāju, ka manai mīļotājai tas varētu patikt. Kamēr sojas vasks kausējas, sagatavosim trauku, lai mēs tajā varētu iepildīt vasku. Tad mums būs vajadzīgs ievietot šajā traukā daktis. Kad daktis ir ievietotas formā, mums tās ir jānostiprina. Nostiprināt daktis vai no ar kociņu, vai no ar striķīti. Šajā gadījumā es izvēlēšos visparstāko saspraudīti, kuru es attaisīšu vaļā. Izveidošu no viņas aplīti. Nolocīšu abus galus uz leju. Lai šie gali smuki man nostiprinās pa mana trauka malā. Kamēr mēs veicām mūsu priekšdarbus, tikmēr ūdens peldē katliņā jau diskusis sojas vasks. Ņemot to ārā no ūdens peldes. Novietojam uz pilnīšu. Un šobrīd ir tas brīdis, kad mums klāt jāpievieno ēteriskās eļļas. Kā jau minēju receptes sākumā, es izmantošu lavandas, majorāna un piparmētas ēteriskās eļļas. Lavandas ēterisko eļļu es pilnāšu 8 pilienus, majorāna ēterisko eļļu es pilnāšu 9 pilienes un piparmētru ēterisko eļļu, jo tā ir stipra ēteriskā eļļa, es pilnāšu 2 pilienus. Kad ēteriskās eļļas ir iepilinātas, samaisu kārtīgi visu masu, lai ēteriskās eļļas vienmērīgi iejaucas vaskā. Kad ēteriskās eļļas kārtīgi esam izmaisījuši, liesim vasku sveču formā. Tagad pildīsim vasku formā. Vasks ir karsts, tas ir jāliek uzmanīgi, lēnām, jo vasks var izkustināt sveču taktis. Ir jūtams patīkamais ēterisko eļļu aromāts un svecei degot. Es piepildīšu visu jūsu mīļotās istabas. Svece pamazām sastingst, un pēc dažām stundām tā būs gatava lietošanai. Svarīgi atcerēties, ka degošas sveces nevajadzētu atstāt bez uzraudzības. Ceru, ka jums patika, un es iedvesmoju jūs pamēģināt.